Sveiciens, sveiciens, sveiciens visiem šajā brīnišķīgajā dieniņā. Atceramies, ka šobrīd es veltu laiku tikai sev, savam ķermenim, veselībai, labsajūtai. Atceries, ka tikai tu esi savas dzīves arhitekts. Tu šobrīd veido sevi, kādu dzīvi tu vēlies. Izbaudi katru kustību, ko tu vari veikt pateicībā savam ķermenim, katrai savai šūniņai, lai atjaunojās, lai viss tikai veselībai un labsajūtai. Un nedaudz iekustināsim limfu. Tātad papēdis pieras gals. Šis ir brīnišķīgs ilgmūžības vingrinājums. Viņš brīnišķīgi iekustina visu ķermeni. Pēdiņas nostabilizē mūsu ķermeni, mugurkaulu, visus pamatiņus, kas mūs satur, arī dziļo muskulatūru. Izbaudam ar prieku katru kustību. Brīnišķīgi. Atbrīvojam potīti. Kā forši. Atbrīvojam potīti. Ok, un sākam kustināt limfu. Kārtīgi ielpa ar skaņu. Iestiepjam uz augšu, diafragmu un kārtīgi izpūšam ārā. Okay. Uztaisam mazu mīkstu atsperīt, amortizējot ar celīšiem. Tādu mīkstu un pleciņus pavisam brīvus. Tā vieglāk vēl iekustēsies limfu drenāža. Atbrīvojam sevi visu spriedzīti, kas sakrājusies. Tagad iztirinām kājiņas, rociņas, tirinam. Šitā tirināšana ļoti laba limfu drenāžai, jo limfa mums tīra ārā visu, kas tur ir sastājies, sakrājies nevajadzīgai. Un rīktīgi stiprina imūnsistēmu, palīdz atjaunoties visām šūnām, atomiem, molekulām, protoniem, neironiem, telomēriem. Izbaudām. Ok, vēlreiz maigu atsparīt. Atbrīvojam pleciņas. Elpošanu. Pilnīgi brīvu pleciņas. Un tagad ar papēdīti paklapējam iekšā, bet vēl nelecot stingri uz augšu, tikai pagaidām pašu papēdīti. Pleciņi nāk dabīgi brīvi. Atbrīvojam visu. Ok, un tad jau pamazīti ņāmējam uz lielāku kustībiņu un ar visu pleciņu paceļam ar atslēgas kaulu. Izparinam, purinam. Aktivizējam limfu drenāžu. Aktivizējam limfu. Šādi arī nostiprinās vēl korsetīte, visa dziļā muskulatūra.
rociņām. Uz visām pusītēm. Cik augstiet, super, cik elastīgs ķermenis. Izbaudām. Visos virzienos. Ar prieku. Super. Izpurinam atkal, purinam. Uztaisām 3 dziļas ieelpas, izelpas. Ķermeni kā lopatiņi. Es saku mērķeķu pozīcija. Ieelpa un atbrīvojoši izelpa. Ieelpa un atbrīvojoši izelpa. Ok, maleči. Brīnišķīgi. Vēlreizīt tagad aiziet limfai. Nu jau tagad būs jāiet ar vieglumu, ar tādu dziļu, brīvu elpu. Super, izjūtiet atšķirību, kā bija no sākuma. Un tagad, kad izpurināja, kāds vieglums parādas ķermenī. Ok, viena otra roka. Ar visu muguras lāpstiņu. Galva brīvi iet līdzi. Ķermenis uz inerci smuki atbrīvojās un iestiepjās pa diagonālītēm. Līdzīgi kā DNS spirālīte. Bet tagad mums iet uz augšu. Un pēc tam būs kārtīgi iegriežoties no mugurkaula, kas iziet starp katru skriemalīti, iziet nervs. Viņš ir pa visu ķermeni un dod impulsus, tā DNS spirālīte. Un dod impulsus tālāk limfai un visam pārējiem mūsu ķermenī. Taisot DNS spirālīti, izbaudam, kā starp katru skriemalīti mums tur atbrīvojas. Stiepjam garu mugurkaulu ar muguras avotiņu taisni augšā. Pleciņi brīvi, kakls skaists, garš. Izstiepjam garu mugurkaulu, lai viņš var pēc iespējas labāk tur atbrīvoties. Šādi mums aktivizējas prānas enerģija arī visā mugurkaulā, kas mūs stiprina mūsu iekšējo spēku un aktivizē visu enerģiju visā ķermenī, šādi atbrīvojot mugurkaulu, iekustinot skaisti ķermeni. Izbaudam. Izbaudam šo brīnišķīgo mirkli. Mēs ietupamies ar vienu kājiņu nedaudz salītī un otru kājiņu iestiepjam ar papēdīti, pirksgalu turot uz augšu, rokas liekam aiz muguru un taisnu muguriņu krūšu, kuru liecamies pie kājiņas klāt. Cik nu katrs var to iesēdienu, pašu maziņu muguriņa ir taisna un jājūt, kad iestiepjās kāja. Taisnu muguriņu, krūšu kurvi, liecamies pie kājiņas, dupsi atšautu, lai muguriņa būtu taisna, ar dupsi uz atpakaļu. Un izjūtam, lai kāja iestiepjas.
Ok, super. Kas ir gatavs? Liekam klāt rokas uz augšu, izstiepjamies un liecoties pie kājas, plaukstiņa nāk atpakaļ, atliecot plaukstiņu uz augšu. Muguriņa taisna, ejam ar krūšu kuri. Kas kam nesanāk, droši taisām rokas turot aiz muguras. Ja kas mēģinām, hopā, hopā. Šis ir, saucās dzērve, ļoti, ļoti vērtīgs ilgmūžības vingrinājums, aktivizē no tai chi enerģiju kanāls, visus mums meridiānus, priekšveselības, nieru, aknu, žultspūšļu darbībai, ļoti, ļoti daudz kam. Vienmēr sakot, uzlabo veselību. Katra mūsu kustība ir vērtīga. Izbaudam katru kustību. Taisnu muguriņu. Izjūtam, kā iestiepjās kājiņa. Ok, brīnišķīgi. Tālāk jau mums zināmais. Laižam celīšus plaši, plaši un ar rokām spiežam celīšus prom. Spiežam celīšus prom. Un vienu pleciņu. Iestiepjam. Ku forši. Ku forši. Otru pleciņu. Iestiepjam. Arī visam mugurkaulam atbrīvojās katrs nervs uz vienu pusīti, uz otru. Un ļoti veselīgi iegurnim. Stabilam mūsu pamatām. Un aiziet kustībiņā. Ok, brīnišķīgi. Tālāk krūšu kurvis. Taisnās kājiņas, muguriņa taisna, korsetīte skaista, stingra, stabila. Krūšu kurvis, kājiņas. Cik šis forši iekustina. Pastiepjam mēnestiņu, liekam kāju aiz kājas, ņemam aiz rokas un stiepjam prom, lai iestiepjās viss sāniņš. Stiep sāniņu. Iestiep. Elpo. Ok, super. Otru sāniņu nostājies, kājiņu liekam aiz, ņemam aiz rokas un stiepjam roku prom un stiepjam ar gurniņu prom, lai viss sāniņš mēnestiņā skaisti iestiepjās. Stiep. Stiep. Jā, fantastiski. Ļoti, ļoti labi. Tagad gurniņus uz priekšu. Kakls ir garš, galvu noliecam uz priekšu, pleciņus noapaļojam, rokas pistolītē. Stiep muguras kūkumiņā atpakaļ. Stiep. Ok, saliec rociņus uz aizmuguri, pistolītē. Un ar pleciņiem atpakaļ un krūšu kurvi. Ar krūšu kurvi stiepies uz augšu,
lai atverās krūšu, kur es zodiņu arī stiep uz augšu. Stiep, 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 stiep. Stiep zodiņu uz augšu. Stiep zodiņu uz augšu. Oh.